Šodien ir 2012. gada 6. aprīlis. Mēs atrodamies atpūtas vietā Rasa Spa, kur notiek seminārs jogas pamatprincipi. Mani sauc Elīna, un es pasniedzu jogu. Ar iepriekšējiem semināriem un lekcijām jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā www.jogas.lv, kur katrs var apgūt jogas teoriju un praksi, kā arī iepazīties ar dažādiem jogas veidiem. Šodien apskatīsim tēmu, kas ir joga. Kurš man izstāstīs, kas ir joga? Sevis iepazīšana. Sevis iepazīšana, izzināšana ļoti labi, ievērojot kādus principus? Pirmo un otro jogas principu. Pirmais princips ir nenodarīt pāri labestības virsloģikas princips, humānismu princips un otrais? Nešķiest laiku, neprotams. Jā, laiku, enerģiju. Tieši tā, tas ir loģikas princips, efektivitātes princips. Jā, pirmajam principam bija iezīmīt, ja nav tādas iespējas darām visu, vai tas būtu minimāls, vai rīkojamies tā, kā mums liek mūsu pienākums. Katram mums ir savs pienākums, savukārt otrajā jogas principā mēs darām visu, uzstādām sev mērķus un darām visu, lai viņus sasniegtu. Ja? Un mērķi mums var būt ļoti dažādi. Kā joga saka, tad būtībā uzstādīt mērķi, sasniegt augstāko jogas punktu vai apgaismību, apskaidrību, tas ir pārāk nekonkrēti, jo mēs pat īsti nevaram saprast, kas tas jā. Mums nav vairs kā aizķerties, mēs nevaram nodefinēt viņu. Un ja mēs viņu nevaram nodefinēt, visticamāk, mēs viņu arī nesasniegsim. Tāpēc kādreiz ir vērts padomāt par tām lietām, kā mēs definējam mērķus. Mums ir mērķis brīvēties pie kājas. Brīvās, jā? Elastība. Kāpēc? Tas ir ko var nodefinēt. Jā. Nu, vat gribu galvu pieskārties celi klāt. Tā ir. Bet, piemēram, joga ļoti ciena jebkuru mērķi, ar kādu jūs atnākat uz jogu. Absolūti. Vai tā būtu veselības dēļ, vai tas būtu sevis izzināšana, tas jau vispār smalki. Vai tā ir modes lieta? Jebkurš iemesls, kas jūs rosina atnākt uz jogu, tas jums ir kā bonus, maleči. Viņi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas jau ļoti daudz ko par jums pasaka. Un, jā, bet vienīgais ir saprast, saistībā ar jogu, vai jūs tiešām nākat uz jogu, vai ir kaut kāds cits mērķis, piemēram, cilvēkam neiedod paaugstinājumu darbā, vai nogriež algu. Viņš domā, es tagad aiziešu uz jogu, iegūšu tur augstākās spējas, varēšu par visiem manipulēt, un vajag tur lidot pa gaisu, kur viņš tā kā caur kaut kādu tādu ceļu, viņam būtībā joga nav vajadzīga, viņam ir vajadzīgs paaugstinājums darba. Vai kaut kāda sava, vai līdzīgi tā kā, kāpēc mēs gribam jaunas mantas? Kā mums vajag jaunas mantas? Mums pašiem? Tādas smalkas lietas. Skaistu māju gribu, vai tur mašīnu gribu. Ir kaut kādas lietas, kas ir tiešām, vajadzīgi, mašīnu dzīvojam laukos, mums, autobusi nesteigā, mums to mašīnu vajag. Vai mums trauks vajag, lai mums būtu no kā ēst. Pamatā jau ir tā, mums skaists kurps, aizsariešu ieceni tā parādīties visiem, un tad es nobraukšu ar savu džipu te garām, un tad visi kaimiņi, kā viņi skatīs, kā viņam skaudīs. Tas tāds, jā, tad, vajag, nevis man vajag, bet lai man būtu skreiz par to, ka viņiem skauž. Un tad mēs reāli saprotam, ka tās ārējās lietas, mazu brīdī varbūt, ka mums būs tas skreiz, ka viņi mūs tur tā apskaudīs, bet cik ilgi. Un tad tu saproti ar laiku, kad tu, piemēram, iedomājies, ka tev ir Ferrari, gribu sarkanu Ferrari. Bija grāmatiņa, ka mūs, kurš atteicās no Ferrari. Nedomājieties, ieguva? Jā, vai? Labi. Bet pēc būtības
absolūti nepraktiska mašīna, ļoti dārga. Ne uz vienu servisu īpaši neaizvedīs, skaļa. Mūsu ceļiem absolūti nepiemērota. Tev iegūsti vairāk problēmu, tu it kā iedomājies, nu tev arī rada to ilūziju. Tu tagad paņem kredītu un nopērc. Tev jau neviens nestāst, cik grūti, ja jau tu tagad nevar atļauties kaut ko nopirkt, piemēram, kurpes, ja? Pirms kam tev kredīti, tev it kā ir jau 10 pāri, vēl 11 pāri. Ja tu tagad nespēji samaksāt par to, tad pēc tam arī nebūs pievilkt. Tā kā, tās ir tādas lietas, kas ir jāizdevē. Un tad mēs apskatīsim pāris biežāk uzdotos jautājumus un mēģināsim uz viņiem rast atbildes. Ja jums ir kādi jautājumi, es piemēram tiek jautājumu, bet mēs tā. Kamēr jūs domājat, jā, jūs kaut ko iedomājaties, tieši jūs pierakstot sev klāt, lai arī mēs varam mēģināt atrast atbildes. Lūk. Mēs jau mazliet pieskārāmies tai tēmai, kāds ir rādītājs, kad cilvēks gūst panākumus jogā. Kā ir? Vai tas, ka viņš lido pa gaisu, vai redzat trešu aci? Viņš ir priecīgs. Viņš ir priecīgs, jā, ļoti labi. Viņš gūst, jā, viņš ir apmierināts ar to, bet viņš ar to nodarbojas. Viņš to dara regulāri. Tas ir, lūk, tas rādītājs, un viņam ir ieradums. Būtībā ieradums nodarboties ar jogu. Jo parasti ir tā, mums ir kaut kāda vēlme, kaut ko darīt, jāsāk ar pirmdienu, vēlams ar 1. janvāri, mēs tagad neēdīsim, vai mēs tagad sportosim, ļoti atbildīgs datums, bet būtībā tas ir ieradums. Jā, kaut kādu mēnesi mēs noturamies, varbūt, bet pēc tam pametam. Tāpat nedarbojās. Un tad ir tā, ka tu sevi absolūti ierobežo, tev ir absolūts tāds asketisms. Un tu sev neļaujies brīvai plūsmai, līdzīgi kā jūs runāsiet ar Mārtiņu Fatha jogā, ir 2 principi, pēc kuriem izpilda, ir tevišķais vai apziņas princips, mātišķais enerģijas princips, kas nozīmē, ka vienreiz tev ir jāpiespiežās, un otrais tev ir vienkārši jāveic. Viņš tikai ir sevi piespies, un tad beigās tā, ka ne prieka, ne rezultāti, un viss skaitīgi nemastas. Labi. Tad ir nākamais jautājums. Cik laika būtu jāvelta jogas praktizēšanai mājās? Arī labs jautājums. Katram būs savs. Katrs atradīs savu iespēju, un galvenais ir regularitāte. Ļoti, ļoti vēlams katru dienu, ja nesanāk, tad pēc iespējas biežāk. Un sākt varētu no 20 minūtēm pacelt uz augšu 40, un tad jau atkarībā no tā, kā jūs varat, bet necensties pārspīt. 1. mēnesī, tur ir obligāti stundu dienā, jums tik ātri apniks. Jūs būsiet tik ātri, jūs būsiet pārcentušies, ka labāk tad nedariet vispār. Un, ja, piemēram, jums ir iespēja, jūs varat kaut kādas 10 minūtīs no rīta, 10 vakarā, 20 vakarā. Skatieties, kurš laiks jums pašiem ir tas piemērotākais. Ļoti svarīgi ir šī te iespēja pabūt vienatnē ar sevi. Jums nav jādodās uz abu uzreiz, jo mūsu tas dzīves ritms neļauj. Bet jums vajadzētu atrast tādu brīdiņu, kad jūs mājās esat vieni. Vai arī sarunāt tā, ka otrs tajā brīdī netrauc. Piemēram, ja jūs esat pāris, ir kaut kādas prakses, ko jūs varat darīt kopā, bet tomēr vajadzētu atrast to laiciņu vienatnē ar sevi. Tas ļoti, ļoti palīdz uzturēt tādu harmoniju gan ģimenē, gan attiecībās, gan pašam ar sevi, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir ļoti daudz ārējo kairinātāju. Mums ir televīzors, mums ir visādas reklāmas, mums ir ļoti daudz dažādi iespēju, kā nedarīt to, ko vajadzētu. Radās visādi kārdinājumi. Mēs visu laiku ļaujamies šiem kārdinājumiem. Bet, ja jūs tiešām, ja jūs negribat iet pavadiņā kādam citam, bet sajust to, ko jūs paši vēlaties, tad, šis tad laiks ar sevi. Kāda viena meditācija, vai viens vingrojums. Tam nav jābūt tur vingrojumu kompleksam un tā.
jo jums būs arī pašiem sava krijas programma, krija joga programma, jums būs mūzika, jums būs noteikti vingrojumi. Mēs iedosim arī tā kā tos ieteikumus, un būs arī mūsu mājaslapā www.jogas.lv. Būs, tā teikt, gan aprakstīņš, gan mūzika, tā kā jūs varēsiet droši darboties visu sev leju pielādēt, un bez problēmām darboties tālāk. Bet tas arī var būt, kādu laiku jūs praktizējat vienu vingrojumu. Mēģiniet pielikt galvu pie ceļiem, viss notiek dažādos veidos, vai nu saritināties kamolītī, vai pie taisnām kājām. Tā kā tas ir jūsu ziņā. Lūk. Jo pat 5 minūtes dienā jums sniegs ievērojams rezultāts, ja darīsiet arī. Tā. Jums radīsies šis ieradums, un tad ar laiku arī tas laiciņš augs augumā. Jūs varat kādreiz piespiest bišķi vairāk, ļoti labi, kādreiz nesanāk. Vienkārši pasēdiet minūti. Vismaz pasēdiet un ierakstiet sev ķeksīgi. Varat sataisīt sev tādu jau. Jums ir būtībā, kas jums ir ļoti nepieciešams, tās būs jūsu kladītes, kur jūs, tā būs tā tāda jūsu jogas dienas grāmata. Mēģiniet pierakstīt tur datumu un ierakstīt, ko jūs darījāt jogas, un varbūt kaut kādas sajūtas, lai pēc tam, ja jūs kaut ko ievērojat otro jogas principu, ja jūs kaut ko secināt, jūs varat patīt atpakaļ un redzēt, kas ir noticis, varbūt kas no kā veidojās. Un, jā, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, tāpēc ļoti silti iesaka. Un no otras puses ir tā, ja jūs veicat kaut kādu praksi, vai arī mēs šodien veiksim kopā, tajā brītiņā, kad jūs pārlasīsiet savus pierakstus, vai vizualizēsiet, ka jūs atrodaties šeit, vai aptuveni tādā sastāvā, kā mēs esam, tas dod krietni lielākus rezultātus, nekā ja jūs vienkārši vieni paši kaut ko tur darbotos, jo atsvaidzinot atmiņā, pārskatot tos pāris teikumus, tas jums dos ļoti, ļoti daudz. Labi. Tā. Tad bija jautājums, vai visas sevis iepazīšanas sistēmas ir uzskatāmas par jogu? Kā jums šķiet? Nav uzskatāms. Ļoti labi. Jo sevis iepazīšana ir, bet mums vajag pirmo, otro jogas principu, ne? Ko mēs dēvēsim arī par labestības un veselā saprāta principu, jo, tos nosaukums jau var iedot. Mēs varētu arī dot arī viņiem sanskritā, bet centīsimies to nedarīt. Ja nu pēkšņi kaut kad vajadzēs, lūk. Kāds ir sevis iepazīšanas mērķis jogā? Mēs jau pieminējām tādu jauku vārdu kā brīvība. Un tas arī ir sevis iepazīšanas mērķis. Mēs gribam būt brīvi no visiem ierobežojošiem faktoriem. Un tas, ko mēs iegūstam papildus tam, tas ir tāds bezmaksas pielikums. Ja? Labāka pašsajūta, veselība, spēja efektīvāk izmantot savu laiku, tas viss ir kā bezmaksas pielikums. Tieši tā. Un ko mēs darām, ja joga liek mums justies nebrīviem? Pilnīgi un absolūti. Jā. Ja joga mūs dara nebrīvus, ja mēs jūtamies sasaistīti, lai gan reizēm var būt tādas situācijas, ka karmiski, mēs kā visu jogā darām pareizi, bet mūsu karmiskā situācija ir samērā smaga, bet, godīgi sakot, tie ļoti reti izņēmumi, tā kā es domāju, ka tam nevajadzētu būt saistītam ar jums. Un vēl ir viena lieta, tā kā jūs sākat nodarboties ar jogu, notiek šī te attīrīšanās procesa. Pat bez visiem saulsūdens attīrīšanas procedūrām, mēs sākam attīrīties. Un var būt novērojami kaut kādu pāsinājumu dzīvē. Jo tāpēc, ka tā karma mums ir ļoti, ļoti viltīga, viņa tā kā, kādreiz ir tā cilvēks saka, ko es tagad baigi labais, es tur tagad ar jogu nodarbojos vispār, bet tas sliktais, kas ir sadarīts, nekur nepazūd. Un nav tā viens labs darbs, tā teikt, nogludinās ar vienu slikto darbu. Mēs par labu darbu saņemsim atalgojumu, un par slikto darbu mēs saņemsim sodu. Tālu. Un tiešām, var būt tā, ka kaut kādas lietas, kas mums ir iepriekš sadarītas,
var tagad tā strauji nākt virsū. Bet, kā saka, viens no jogas tādiem aforismiem tāda, jākustās ir gana ātri, lai tā sliktā karma jūs nepanāk. Bet nevajag kustēties par ātru, lai jūs nepanāk slikto karmu. Bet vismaz labāk kustēties ātrāk un panākt savu karmu, nekā ļaut karmai panākt jūs. Ja jūs steidzaties. Nevis atpalikt un ļaut tā karma panākt jūs. Ja? Tāda tā kā tā, ja mēs iedomājamies apli, tad, arī ir, ja jūs saforsēsiet ar kaut kādiem jogas vingrojumiem, kaut kādām lietām dzīvē, tas vienkārši, sanāks pretreakcija. Pakāko. Dabūsim pakāko, jā. Līdzīgi ir vēl jogai arī trešais jogas princips, kas ir jāizmanto, ja mēs izmantojam ātrās metodes, kas nozīmē, ka mēs atsakamies no ciešanām, mēs dzīvi baudam. Bauda prieks ir mūsu dabiskais stāvoklis. Tas, ka mēs izvēlamies ciest, mēs to izvēlamies. Mums ir ļoti grūti atteikties no ciešanām. Ir ļoti grūti. Tas tik tā liekas, kas ieradums. Tas ir, mēs izvēlamies, mums liekas, ka tā ir izdevīgāk ciest. Un tad ir šis jogas trešais princips, kad mēs atsakamies no ciešanām, jo tajā brīdī, ja mēs iegūsim ļoti, ātrās metodas ir ļoti spēcīgas. Un ja mēs iegūstam ļoti lielas spējas un kaut kādā brīdī izlemjam, ka mēs gribam paciest mazliet kaut ko, un tad mēs sākam pret sevi šaustīt un ar tevu spēku mēs varam aizskart arī citus. Bet arī, ja pirmie divi likumi, principi ir pasīvitātes principi, ka mēs strādājam tikai ar sevi, tad trešais princips liek mums būt aktīviem un palīdzīt arī citiem atbrīvoties no ciešanām. Bet tikai vienā gadījumā, ja viņi jums to prasa. Esat kādreiz saskārušies kādam palīdzējuši, kad jums to nav neviens prasījis? Ir gadījies. Nesat gribējuši labu izdarīt un būtībā ir tā, tad, kad jūs kādam izdarīsiet pakalpojumu, kad jums to neprasīs vai dosiet padomu, par labu padomu jums neviens paldies nepateiks, un par slikto ticiet man. Ja kaut kas noies greizi, tad jūs dabūsiet kaut kādu. Tā ir. Tā kā ir ļoti jāuzmanās ar to, kad mēs palīdzam citiem. Bet, tad, kad mums prasa, vajadzētu palīdzēt. Bet no otras puses ir tādi cilvēki, kas nepārtraukti ņēkst, ka viņiem ir slikti. Un grūti, un vispār neviens viņus nemīl. Bet ir cilvēks, ka negrib palīdzēt pats sev. Viņam tā ir labi, un jūs tur neko nevarēsiet izdarīt. Varbūt, ka viņam ir jāaiziet. Jā, viņš ir brīvs, un jums nav tiesības ierobežot citu brīvību. Tā. Labi. Vai principā parasts cilvēks var sasniegt tādu brīvības pakāpi, pie tam neierobežojot citu cilvēku brīvību? Jā. Zemmužām. Arī laba doma. Bet, tā kā jogas teorija saka, ka tieši tā cilvēks var kļūt pilnīgi brīvs, un viņam nav jābūt nes kādam tur jogam, kas lido pa gaisu. Tā ir tikai mūsu griba un apņēmība. Tas ir tas, vai mēs spēsim saņemties un to izdarīt, vai nespēsim. Tā. Un neviens nekad nepateiks, cik daudz laika mēs tam vajadzēs. Ar parastajām klasiskajām jogas metodēm tam var būt nepieciešams ļoti daudz dzīves. Ātrās jogas metodas ir domāts tam, lai to izdarītu, iespējams, arī tapošās dzīves telpā. Bet, cik no mums būs spējīgi nodarboties ar ātrajām metodām, cik no mums spēs atbrīvoties no ciešanām, arī jautājums. Tā. Nākamais. Kur slēpjas noslēpums jogas metodikā un vingrinājumos? Kādi vingrojumi ir uzskatām par jogas vingrojumiem, kuri nav? Mēs mazliet pieskārāmies tam jautājumam,
kad runa bija par harmoniju. Tas ir galvenais jogas princips. Tā kā mēs minējam, kur sev piespiest un kur ļauties. Jo kādreiz ir tā, ka mēs praktizējam, strādājam smagi un kādreiz pēdējais mirklis rakstām diplomu darbu, efektivizācija pilnībā, vai ne? Bet savukārt kādreiz ir tā, ka vai darbu daram. Strādājam, kāpēc cilvēkam ir atvaļinājums? Lai ik pa brītiņam viņš tā kā atgūtos un atkal varētu efektīvi strādāt. Jo, ja cilvēks neatpūšās, tad ar laiku viņš tomēr salūst, viņš nespēj būt efektīvs. Tāpēc ir jāatrod tas labais līdzsvars starp brīvdienām un darba dienām. Kad ir tavs labākais darba laiks, kad ir tavs labākais atpūtas laiks. Jo, varbūt, ka ne visi var strādāt 5 dienas nedēļā. Varbūt kāds grib 6 dienas strādāt un 1 brīvu, vai tur 2 strādā, 2 brīvs, 2 strādā, 2 brīvs. Tā kā, cik cilvēku, tik arī veidu. Jā. Tikai jūs paši, tad, kad jūs darbosties praktiski, zināsiet, kur vajag sevi piespiest un kur tieši pretēji ļauties. Varbūt, ka šī nav jūsu diena. Kaut kur jūtas, kaut kur savu negribās. Nedrīkstam darīt pāri. Joga nav ciešanas. Jums ir, sevi jāsaudzē. Bet tai pašā laikā nedrīkst palaisties. Tā kā, tā arī jāmāk tāds jautājums. Kur un kā var pārbaudīt, ka vingrojumi tiek izpildīti, ievērot iekšējo harmoniju? Aparāti, jā. Izmērīsim mums iekšējo to, vai ir pareizi vai nav, vai kurš tur tuvāk vai tālāk, vai kurš sasniegs augstāku rezultātu, augstāku lokanības pakāpi. Lai īsti tā nav. Tikai jūs paši. Neviens cits, viens no malas nevarēs pateikt, vai jūs nodarboties ar jogu vai nē. Tas, ja jūs visu savu apziņu veltīsiet tam, uz ko jūs darat un darīsiet to saskaņā ar sevi, harmoniju ar sevi, tā būs joga. Ja jūs atkal domāsiet par visu kaut ko citu un tikai mehāniski kaut ko izpildīsiet, tā vairs nebūs joga. Lūk, šī tā atšķirības starp jogu un akrobātu. Vai šovu, kur tā kā pirtnieks var darboties un viņš var būt tādā absolūtā meditācijā un harmonijā ar sevi, un kur viņš strādā uz publiku. Vai kur tiešām, akrobāts strādā uz publiku un atrāda visādas tur, kaut kādas neiespējamas lietas. Var jau paskatīties kādreiz, bet vai tas ir tas, uz ko vajadzētu tiekties, es nezinu. Jo ne visi cilvēki tam ir radīti. Ir cilvēki, kuram ir ļoti izteikti lokanība. Tas viņam ir nodāvas. Bet ir kaut kādas citas lietas, ko viņš nekad mūžā neizdarīs. Te ir tas efektivitātes princips. Mēs darām to, kas mums sanāk efektīvi. Tāpat arī ģimenē. Viens dara vienu, otrs dara otru. Vienam patīk gatavot ēst, otram patīk mazgāt traukus, cits var vairāk ar bērniem pavadīt laiku, cits var atrast kaut kādu saskaņu ar vecākiem, lai izlīst ārā no kaut kādām tādām saspīlētākām situācijām. Tā kā tas, kurš, ja kāds runā vairāk, tā kādam ir arī jāklausās. Tā kā, jo ja divi runās vienlaicīgi vai abi divi pusēs, kas ir tāds, varbūt arī var arī tā, bet katrs ir savādāks. Vai jūs zināt, kas izgudroja jogu? Kuram mēs varam pierakstīt patentu? Jo ik pa laiciņam ir cilvēki, kas ļoti grib patentēt dažādas zināšanas. Un vēl kaut ko no kāda traktāta vai vēl kaut ko. Viņi ir gatavi iesniegt patentus. Vai bija, Indijā bija plāns, nezinu, cik nopietni, cik nē, bet par katru izpildīto jogas pozi jums jāsamaksā autortiesības. Un nevar, cik Indija būtu bagāti, ja mēs tagad viņiem maksātu autortiesības. Un būtībā jāsaka tā, ka visi tie cilvēki, kas darbojās senatnē, un kā tas bija ļoti, ļoti sen, un viņi neuzskatīja, ka viņa personība būtu pelnījusi kaut kādu ievērību.
Jo viņi uzskatīja, ka šīs zināšanas ir nevis no viņiem, bet, tas nāk tā kā no skolotājiem no augstākām sfērām. Ka viņi tikai viņi ir tā kā tāds tilts starp šo te augstākajām sfērām un mūsu tā kā to jomu. Un viņiem nepatika sev piesaistīt pārāk lielu uzmanību. Tas tā kā mēs teikt visu taisam PR un rakstam uz grāmatām vārds uzvārds un tā skaisti, bet viņiem tas likās nevajadzīgi, viņiem tas neinteresē, viņi tad pieticīgi var teikt, mums katram ir svarīgi atzīmēties, ko mēs esam bijuši. Tāpēc arī nav mums tā viena autora. Un arī tās zināšanas tika nodotas no skolotāja skolēnam un tā no paudzes paudzē. Un tad ar laiku tika pierakstīts, tad nav arī tāda autora. Viens no jogas, tā kā klasiskās jogas pamatlicējiem, kas ir mūsu jogas skolā, tas ir, uz kuriem avotiem balstās, tas ir Patanjali Yoga sutras un Vēdas. Tā. Bet, ar tulkojumiem latviešu valodā, ziniet, smagi. Man liekas, ka sutras noteikti ir krievu valodā, un Vēdas bija viena krieva dāma, kas visu savu dzīvi veltīja tam, lai pārtulkotu. Un kā pēdējā grāmata bija nodots, tā arī viņa aizgāja pie augstākām sfērām. Tā kā var mēģināt. Bet tā valoda, kā jau es minēju, ļoti alegoriska. Pat ja mēs lasītu tos dziedājumus, tad 4 grāmatas, tik 5, mēs neko nesaprastu. Tur tā kā tāds mītisks stāstījums par dažādiem dieviem. Tas tāpat kā ar šo te stāstu par alegorijām, par zvēru nogalināšanu un ziedošanu altāriem. Ja mums nav atslēdziens, ar kuru, tā teikt, atšifrēt šo stāstījumu, tad mēs viņu varam lasīt vai nelasīt, mums tas tā neko daudz arī nedos. Kā jums šķiet, vai joga tiek uzskatīta par slēgtu vai par atvērtu sevis iepazīšanas sistēmu? Pareizi. Tā ir atvērta, pilnībā atvērta sistēma, un šī zināšanas pieder absolūti visai cilvēcei. Nav šīs te autortiesības, vai viņas ir nodotas visiem cilvēkiem lietošanai. Un tikai ir šis fakts par to, vai visas zināšanas ir pieejamas atklāti. Un tad var teikt, ka ir tādas slēgtās skolas vai slēgtās dombiedru grupas, kuri parūpējas par to, lai šīs zināšanas nonāk no paudzes uz paudzi. Jo ir lietas, ko mēs tas tā kā iedod tantra jogas materiālus, mazliet aprobežotiem cilvēkiem, kas tālāk par to tekstu neredz. Līdzīgi tā kā mūsu dainās. Ir viena nozīme, kas ir to, ko tu redzi starp rindiņām, un ir otra nozīme, ko tu redzi, izprotot to dziļāk. Ir nerautnās dainas, pie kurām pieder arī kurtu teci gailīti mans. Kurš bērns dziedādams bērndārzā spēs kaut ko tādu iedomāties? Neviens. Bet tam ir cits skaidrojums. Jā. Bet skaista dziesmiņa, kā bērnu dziesmiņa, arī bērniem. Bet viņai ir arī vēl kaut kāds cits skaidrojums. Līdzīgi bija... Ir jauna puša dziesma, kurš iet meklēt lūtenes. Jā, tieši tā. Un ir būtībā, mums tautai dainas ir tā kā tāds vējas. Jā, tā ir vēl tas viss. Jā, Un ir pat, man liekas, viena grāmatiņa par dievadziņu, vēdās un tauticības. Kā varbūt, ka ir vērts šo to paskatīties, pašķirstīt. Ir arī, pēc tam parādīšu, ir Patanjali aforismi, bet ir aforisms, ir viņa skaidrojums, bet, pat izlasot to, tā maza grāmatiņa. Bet, to saprast vajag ļoti daudz. Labi. Jā. Tātad mēs runājam par slēgtajām skolām.
jo ir kaut kādas lietas, ko nevar nodot visiem. Viņi nesapratīs, viņi to izmantos nepalīdz. Tā ir. Un tas ir tāda sava veida aizsardzība arī pret muļķiem. Katrai sistēmai vajag kaut kā aizsargāties pret to, ka viņu ļaunprātīgi izmantos. Jo cilvēki, kas viņu palaida, tā kā plašākās masās zināja, ka, arī draud briesmas. Bet, ja cilvēks nepieņem šos pirmo, otro jogas principu, trešo jogas principu, jā, līdz kaut kādai līmenim viņš progresēs, viņš iegūs kaut kādas spējas, bet līdz galam viņš to nekad neizdarīs. Un tas viss kaut kādā brīdī vēršās arī pret viņu. Bet tad paliek atklāts jautājums, vai joga kaut kādā veidā sadala cilvēkus pēc viņu dzimuma, rases, šāda veida piedarības? Man liekas, ka ne, joga domā tā cilvēku, kā tāda. Jā, bet... Protams, ir bēdi un atsevišķi, bet tā kā pamats, tas cilvēks ir. Jā, būtībā ne rase, ne reliģija, ne dzimums, nedrīkstētu būt noteicošais faktors. Bet ir tāda lieta, cik lielā mērā cilvēks sevi apzinās. Cik viņš ir sevi iepazinis. Jā, pēc šāda kritērija tiešām jogā pastāv dalības. Un neviens skolotājs nedos informāciju cilvēkam, kurš nebūs viņas cienīts. Tā teikt, vispārējie pieņēmumi visiem ir pieejami, savukārt tas dziļākais un specifiskās lietas, viņš nekad neuztvers. Kādreiz bija tā, ka skolotājs nekad nesēdēja vienā vietā. Viņš klīda noteiktu teritoriju un, ja tā nebija viņa tā teikt, kā vienturnieks ir, tas ir, bet, došanās, tad viņam līdz bija skolnieki. Un skolnieki, jebkur drīkstēja viņiem pievienoties. Ja tu esi, tā teikt, ja tev ir vēlēšanās un iespēja, ja tu esi izpildījis savus pienākumus, kā tev to paredz, tad tu vari pievienoties. Un ļoti liela informācijas daļa tika nodota neverbāli. Tas tā kā mēs varam dzirdēt šo dziesmu, kur tu teici gailīti mans, tas ir viens, ko mēs dzirdam, bet šie cilvēki, kas zināja, par ko iet runa, viņi mācēja saņemt šo informāciju jau tā kā intuitīvi. Un varbūt tā, ka cilvēks iet viņam līdzi un skatās, un it kā viss redz, visur piedalās. Nesaņem informāciju. Tā pašā laikā ir kaut kāds cits kodols, kas jau ir pilnīgi citā tā kā attīstības līmenī, un viņi saprot, par ko iet runa. Tas tā kā mēs varam lasīt grāmatu, un ja mums nav kodi, mēs varam nesaprast, kas aiz tā slēpjas. Jā. Labi. Mēs jau apspriedām iepriekšējā reizītē par to, no kurienes viņa ir ieradusies, cik ļoti viņa tālu ir izceļojusies, un ka nevaram visu balstīt tikai uz to, ka tā ir Indija, jo Indija ir mainījusies teritorija, lai viņiem tur vēl aizvien visādi nemieri, un tad, bet, kā zināms centrs, tas tomēr ir. Un viņi arī ļoti uz to balstās, tāpēc arī cilvēki tur dodās. Nē. Es tā kā domāju, ka uz jogu uz Indiju jādodās tad, kad tu redzi, jēgu tam visam. Jo doties pa turismu tā kā, tas īsti tā kā, jo tur ir tik daudz... Tas ir grāmatu un neredzēt, kas ir aiz tā. Jā, redzēt, tur ir tik ļoti daudz, kā es teicu, tur ir tik daudz reliģisko momentu. Tur ir ļoti, tas viss tik ļoti sakrīts kopā. Tad aizbrauc ar savu, viņi redz to it kā bagāto rietumnieku, ja? Un tas, es vēl neesmu saņēmusi tādu aicinājumu uz turien doties, lai tiešām vēlētos to izdarīt. Man liekas, ka mums ir vēl gana daudz šeit to avotu un resursu, ko mums vajadzētu izpētīt, un tad, ja mēs dziļāk gribam doties un zinām jau, kur doties, tad mēs to droši varam darīt. Lūk. Tad ir jautājums, kā atrast sev skolotāju, pasniedzēju vai instruktoru. Lūk.
Un tad ir tās 3 kategorijas. Instruktors, pasniedzējs un skolotājs. Skolotājs tas ir pats augstākais, kas var būt. Un tā ir ļoti liela laime atrast savā dzīvē skolotāju. Bet, ne visiem mums tas izdodās, jo tad, kad tu satiec skolu, tad tiešām arī redzi, tu viņam tici. Tur ir šis ticības moments. Tas ir reliģijā ļoti izteikts, kad tu arī tā kā jūti, ka viņš ir tavs skolotājs. Bet, kā jau es arī minēju, cilvēkam ir jābūt gatavam satikt skolotāju. Lai viņš būtu gatavs satikt skolotāju, viņš var doties pie jogas pasniedzēja, ja viņam dziļāk interesē tā jogas tēma. Un to jau ir vieglāk atrast. Ko nodarbojas jogas pasniedzējs? Viņš pasniedz lekcijas un arī praktiskās nodarbības. Bet viņam vajadzētu būt tādai padziļinātai izpratnē par teorētiskām lietām un jau spēt atbildēt uz samērā tādiem sarežģītiem jautājumiem. Un būtībā gatavot to studentu skolotāju. Bet tā kā šis cilvēks nodarbojas arī ar lekciju lasīšanu un dažādu teorētisko aspektu un tādu izklāstu, tad viņam nevienmēr ir iespēja regulāri pasniegt praktiskās nodarbības. Tam ir domāts jogas instruktors, kuram vajadzētu būt padziļinātā izpratnē par to jomu, kuru viņš pasniedz. Viņš varētu atbildēt arī uz vienkāršākiem teorijas jautājumiem, bet tas ir parastie cilvēki, ko mēs satiekam gan fitnes centros, gan jogas centros, un tos atrast ir daudz vieglāk. Un tad būtībā arī cilvēks iegūst to pirmo saskarsmi ar šiem te jogas instruktoriem un saprot, vai viņam ir tāda tālāka interese par šo lietu vai nav. Vai viņu tas interesē. Jo tad, kad mēs darbojamies ar instruktoru, mēs darbojamies vairāk fiziskā līmenī. Bet jogas vingrojumi, bet ja viņi nonāk instruktori, būtībā mums bieži vien ir tā, ka mums instruktoriem pat nav nekāda izpratne par teoriju, ne par to, ko viņi pasniedz, viņi vienkārši ir pārprofilējušies aerobikas pasniedzēji. Ar kaut kādu ieskatu. Bet es nesaku par visiem. Ir arī ļoti labi instruktori. Un labā lieta ir tā, ka pat pildot šos te vingrojumus, mēs jau strādājam arī garīgā līmenī, pat ja mēs par to nerunājam. Jo katram šim vingrojumam ir noteikts pamats apakšā. Un ir vingrojumi, kas strādā uz kaut kādām iekšējām sistēmām, ir vingrojumi, kas strādā uz kaut kādām garīgām lietām, ir vingrojumi, kas samazina stresu un tādas lietas. Tā kā, nav gluži pareizi uzskatīt, ka instruktors tikai fiziskā līmenī strādā. Ja viņš būs labs instruktors, jūs no viņa ļoti daudz ko iegūsiet. Jā, ja jums ļoti paveiksies, būtībā ir tā. Savs skolotājs ir jāmeklē. Bet nevajag tam tikai visu laiku staigāt pa pasauli, kur ir mans skolotājs, jo tad, ja jūs nebūsiet gatavi viņam, jūs viņam vienkārši paiesiet garām. Viņam nav noteikti jābūt tur, es nezinu, indiešu drēbēs un tādos paltrakos un visam iezīmētam ar tādu nimbu virs galvas. Nebūs tā. Viņš var būt visparastākais cilvēks. Vismaz jūsu tādā, no pirmā acu uzmanības neviens nepateiks, ka viņš ir skolotājs. Un labā lietā ir tā, ka, ja būs gatavs skolnieks, būs gatavs arī skolotājs. Būsiet gatavi viņu satiks. Un līdz tam darbojieties ar instruktoriem, ja jūs tas interesē, un ja jums vēl interesē dziļāk, tad ar pasniedzējiem. Un neviens jums nevarēs palīdzēt atrast skolotāju. Tas tā kā instruktors var ieteikt pasniedzēju, bet bez vai pasniedzējs jums palīdzēs atrast skolotāju. Tā jau būs ļoti liela. Jo, kā saka, jogas skolotājs vispār var nevēlēties jūs satikt, ja jūs nebūsiet viņiem gatavs. Tas tāpat kā, kā es teicu, profesors nemācīs pamatskolēniem aritmetiku. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Viņa ir vesela kaudze pamatskolas skolotāji, kas ar to nodarbosies. Un tad ar laiku tie izlase tiks tālāk.
Kā tiek nodotas jogas zināšanas? Kā jums liekas? Agrāk bija šī lieta, ka viss tika nodots mutiski. Tātad tu zini, kam tu nodod, un tas tā arī turpinājās. Arī mēs nododam savā ziņā daļēji mutiski. Tagad ir arī dažādas grāmatas, bija rakstiski vēdas un dažādi komentāri, Patanžāli aforismi, jogas sūtras, tā kā tas viss ir tagad pieejams. Bet mēs arī saprotam, tad, kad mēs analizējam šos tekstus, tad, kad jau mēs tiekam līdz kaut kam, līdz kādiem, tad mēs saprotam, ka līdz mums ir nonācis tikai ļoti, ļoti koncentrēts, ļoti sapresēta, ļoti tāda izkaisīta informācija. Un, ja mums kāds prasīs ļoti specifiski visu izstāstīt, tas nav iespējams. Mēs to varam vēlreiz atklāt. Ir kaut kādas lietas, kas mums jāpieņem uz to. Tāda tas ir. Mēs viņas varam pieņemt, varam nepieņemt. Tur loģika nestrādā, mēs viņas varam arī atrast. Ir kaut kādas lietas, kas šobrīd nevaram izskatot. Un arī tos pašus pirmavotus nav iespējams atrast, jo tas bija tik sen, ka, diemžēl, mūsu tā dzīve ir tāda gaistuša ar laiku. Un tad tas pats jautājums par to, kā Bībele iespējams dažādos tulkojumos, dažādās versijās, dažādu varu ietekmē ir mainījusies. Tad, man liekas, ka Vēdām tas bija tā mazāk bīstams, bet ir bīstams tas, ka neviens šo valodu praktiski nezina. Tā būtībā ir senā vēdu valoda, kurai pat ar sanskritu jau ir ļoti minimāli saskarsme. Tā kā, tā. Labi. Kā jums liekas, cik pasaulē ir jogas veidi? 2, 1, daudz. Jau nosauca daudz. Jā, ir ļoti daudz veidu. Ir dažādas skolas un dažādi veidi. Būtībā tā, jogas veidu ir tik, cik ir cilvēku izpausme. Jebkādā veidā. Caur elpošanu, caur redzi, caur mantrām, caur vizualizācijām, caur vīriešu, sieviešu attiecībām, caur iemīlēšanos. Tā, tas viss, kur varēs izdomāt? Es domāju, ka caur darbu mēs varam atrast dažādas tādas meditācijas. Tur arī, zinām, hatha joga, vai tur tieši vizualizācija un prāts strādā, meditācija. Tā kā, tas viss ir, tā kā, jebkas var kļūt par jogu. Tad ir jautājums par to, kas ir jogas skola, jo tagad jūs noteikti esat dzirdējuši par daudz un dažādām jogas skolām. Katrs laukas savu pusi, katra ir vienīgā pareizā. Tad būtībā jāsaka tā, ka izsekot jogas skolas, tā kā mums rietumniekiem to patīk sīk un detalizēti sarakstīt, kurš ir vecs, cik ir Oksforda veca un cik tur nav iespējams. Tas ir kaut kas ļoti sens un indieši tādā ziņā, tādām lietām, austrumu kultūra jāskatās. Indieši, bet austrumu kultūra tam tādu vērību nepievērš. Viņiem absolūti neinteresē, kurš tur ir bijis dibinātājs, kurā gadā tas notika. Pret to, viņiem ir tāda brīvāka attieksme. Tā kā mēs tā ļoti skurpulozi, tā punktuāli gribam, lai viss būtu pamatots. Būtībā visām šīm skolām mērķis ir viens. Ja tikai ir veids, kā viņi grib šo mērķi, ja tā ir joga. Kā viņi to sasniegs? Tas ir tā kā kalna virsotnē mēs varam tikt pa dažādām taciņiem. Un kam vairāk patīk, tur ilgāks, lēzenāks, kurš atkal tur kāps, ko intīvi būs gatavs. Un tad tie cilvēki, kas izvēlās līdzīgi šīs taciņas, tad arī ir šī dombiedru grupa un skola. Citi varbūt ļoti uz asketismu orientēti, citiem atkal ir vairāk tur ekstātiskas kaut kādas lietas interesē, citiem vairāk patīk tur būt ļoti lielā cilvēku masā, citi atkal ir tādi individuālāki. Tā kā,
Tas ir, jā, tā kā mūsu skola, kurai dots vārds Anandas Svami, uzskatām tie klasiskās jogas, vai gan visi grib klasiskā joga, bet, cenšam pieturās pie, tās ir tās, kas pieturās pie vēdām un pie Patanjali, tā kā sutrām. Bet, arī tās skolas ir ļoti daudz un dažādas, tāpēc ir daļa, kas neatzīst vēdas vispār, daļa, kas atzīst pirmās 3 vēdas, 4. neatzīst. Tā kā, tur arī ļoti daudz. Tā kā, neviens jums nepateiks, kuru skolu izvēlēties. Tur, kur jūs atradīsiet to informāciju un noderību, tas arī būs jums. Tas, kas uzrunās, un, neviens nevar pateikt, tur ir labi, tur nē. Kas vienam der, otram neder. Tā, un ja kāds, piemēram, prasa jums raksturot savu skolu, tad izskatiet, ka visi tie materiāli, ko dod mūsu skola, tas ir tas stāsts par mūsu skolu. Jo mēs esam, tā kā mums tagad rietumnieks prasa pastāstīt, viņam interesē tādas baumas un kaut kāds personīgā dzīve un tādas lietas, bet, jogas skolā tomēr vairāk ir interesē metodes, principi, veidi, mērķi, tādas lietas. Jo, tas tāpat kā, ir kaut kāda lieta, kur jūs izejat cauri un saprotat, tas man der, tas man neder. Sākums liekas skaists, pēc tam tu jūti, ka, sāk tā kā grimt kājas un slapis paliek, un ka kaut kas nav. Un, ja neder, tad neder. Tad viss tad atmetam, un uzskatām, ka tas nekā. Jā, un kas tad nosaka to, kā es saku, intuīcija. Tā ir jūsu augstākā spēja. Ja jūs sajutīsiet, tur var būt gan loģisks skaidrojums, gan virsloģisks un absolūti neloģisks. Ja tur ir neloģisks, tad metiet to projām. Nav vērts terēt laiku, ievērot to. Tad ir tāds ekonomisks dabas jautājums. Cik maksā joga? Cik jogai vajadzētu maksāt? Vai ir tāds viedoklis dzirdēts, ka jogai ir jābūt par brīvu. Tās ir garīgās lietas. Un, jā, par to nedrīkst naudu prasīt. Tāpat kā dziednieki. Nedrīkst naudu prasīt par dziednošanu. Kā jums liekas? Vai par jogu drīkst prasīt naudu? Kā tā? Tas taču ir darbs, tu vēl uzskatām savu laiku, savu enerģiju. Jābūt apmaiņai, kur tu saņem kaut kādai savādāk nevis harmonijas. Ja būs harmonijas, tas būs uzreiz izharmonija. Jā. Jā, tur pareizi. Bet fakts ir tāds, ka par pašu jogu zināšanām jūs praktiski nemaksātu neko. Nav tā, ka mēs uzliekam tur latiņu par jogas zināšanas. Es jums došu jogas zināšanas, bet tas maksās tik. Es jums iedošu kristālīnu, bet tas maksās tik. Bet ir cilvēks, kas to dara, viņam ir ģimene, viņam arī kaut kas ir jādara, viņam ir kaut kur jādodās, lai turpinātu sevi pilnveidot, viņam kaut kur ir jāīrē telpas, lai tu varētu atnākt uz nodarbībām. Vai tajā pašā laikā viņš tiešām grib aizceļot reizi gadā uz Indiju pie savu skolotāju vai guru, viņam ir arī tādas lietas. Bet neviens jums neprasa, tu nekur nav ierēķināts tas, ko sauc par jogas zināšanām. Jā, vai, piemēram, ja tas būtu internetā, kaut ko maksā domēns, kaut ko maksā mājaslapas veidošanu, kaut ko maksā smukas bildes un tā tālāk. Tā kā, jā. Tā ir tāda sava veida apmaiņa. Vēl viens tāds jogas termins kā prāna, tā ir dzīves enerģija, kad mēs tā kā mainamies. Ja? Jūs ieliekat savu daļu enerģijas un jūs par to saņemat kaut kādu naudu. Ne? Un ļoti svarīgi ir ievērot šo te otro jogas principu, darīt lietas efektīgi, jo tev ir tādas lietas, par ko tev ir ērtāk un efektīvāk samaksāt nekā darīt paši. Vai mēs visi mākam salabot datorus? Nemākam. Vai mēs visi mākam mājaslapas taisīt? Nemākam. No otras puses, tu esi kādas jomas speciālists.
ko citi, ar grūtībām dara, vai ne? Un līdz ar to, tā lieta, viņš jau arī parasts cilvēks, viņam ir bērni, vecāki, un tādā ziņā, jā, jo es ļoti bieži esmu dzirdējis, ka tā ir garīga lieta, tam ir jābūt brīvi. Esat dzirdējuši, ne? Jā. Vai tāpat kā dziedniekam, jā, jo arī dziednieks, ja viņš dziedē, viņš atdod savu daļu enerģijas, viņam taču arī kaut kā ar sevi jāatgūst. Viņš arī ir cilvēks, viņam pie daktera vajag aiziet, viņam arī ir kaut kas kaut ko maksā. Lūk, labi, tad par to mēs esam vienojušies. Jā, ja cilvēks nevar samaksāt par mācībām, arī tāda gadījuma ir, tad var tikt lūgts, lai viņš, piemēram, kaut ko palīdz. Jā, tieši tā. Vai palīdz uzkopt zāli, ja tas ir jau jogas centrā vai vēl kaut kādā veidā atbalsta. Tā kā, arī darba ieguldīšana, tā ir sava veida samaksa. Tikai tas notiek jau tādā bartera veidā, naturālā veidā. Jo ir ļoti sarežģīti, ja tev, piemēram, vajag ceļojumu uz Indiju, bet tev ir jāizdomā caur kaut kādu 50 cilvēkiem, kā to izdarīt, ja? Darot ar savu, veicot dažādas maiņas procesus. Tā kā varat iedomāties, kā gāja mūsu piemēram. Jo Indijā šie te garīgie cilvēki, kas mūsu izpratnē brīžiem izskatās kā tādi bomzīši, viņi ceļo savos svētceļojumos, un tur tika uzskatīts par godu lietu, par šādiem cilvēkiem parūpēties, uzņemt viņus mājās, pabarot. Un līdz ar to tā ir vesela tāda kultūra. Mums tas cilvēks izskatīs kāds parasts blandums, ja? Ko viņš tu staigā? Viņš arī atkal savā ziņā dod svētību mājām, dod zināšanas un tādas lietas. Ja? Tur to tā kā novērtē, bet arī viņiem ļoti strauji viss mainās. Es domāju, mums ir tā laime iebūt jaunas zināšanas arī pie mums. Lūk, tā. Tad bija vēl tāds jautājums, vai joga pagarina dzīvi? Jā, mēs jau runājām, ka joga nav medicīna. Un mēs šeit arī esam ieradušies uz noteiktu laiku. Būtības mēs paši esam vēlējušies, lai mums būtu šis te piedzimšanas brīdis un aiziešanas brīdis. Un lai mēs atkal varētu piedzimt un atkal tā kā sākt visu no baltas lapas, izņemot to, ka kaut kāda karmiskā situācija mums ir. Bet mums ir iespēja visu sākt no sākuma, jo cilvēka ķermenis arī ir cilvēka ķermenis, viņš arī noveco pa bišķiņam. Lūk. Un tas pat būtu ļoti bīstami, ja mēs visi, ja kāds no mums kļūtu nemirstīgs. Ja domāju, tas iegūst kaut kāds baigās spējas, ja, un tagad sāk valdīt par visiem cilvēkiem. Arī daudzi gribētu, noteikti. Bet zini, cik traki ir, ka tu zini, ka tu nevari visu līdzi paņemt sevi. Ja ne? Kādus cilvēkiem, kādas bija kapenes un ko tik viņi neziedoja tam visam. Tā kā, tas ir arī kā sava veida, man liekas, aizsarga mehānisms. Jo, pat ja tāda metode būtu, es domāju, ka daudz skolotāji negribētu atklāt. Lai tas nenonāk vienkārši, tā kā negatīvās rodās. Līdzīgi tā kā rēķini. Agrāk arī rēķini nemaz nebija tik atklāta mācība. Un ir kaut kāda grāmata, kas vispār nebija paredzēta publiskai lietošanai. Bet nauda darīja savu, un viņa tika nopublicēta. Tas atkal veda kaut kādas, rada kaut kādas sakas. Tā kā sistēmas ir ļoti, ļoti labas un spēcīgas, bet, zināt, cik tālu mēs drīkstam dot un cik nedrīkstam. Jo būtībā, tad, kad runa ir par tādām karmiskām situācijām, vainīgs ir nevis tas, kurš dara, bet tas, kurš pavēlēja viņu darīt. Tā kā, arī tā. Un ja skolotājs iedod mums mācību sliktās rokās, tas nozīmē, ka reāli viņš uzņemās visu šo atbildību. Un atbildība nav no tā viedokļa. Labi, es domāju, ka mēs būsim izrunāti. Esiet sveicināti! Mani sauc Elīna.
Ja arī jūs vēlaties uzzināt par dažādiem jogas veidiem un iepazīties ar jogas teoriju un praksi, aicinām jūs apmeklēt mājaslapu www.jogas.lv, kur ik viens bez maksas var apgūt jogu priekš sevis. Aicinām arī visus interesantus apmeklēt jogas nodarbības, lekcijas un seminārus. Praktiskās hatha un kriya jogas nodarbības notiek katru sestdienu un svētdienu atpūtas vietā Rasa Spa.